Vai esat kādreiz domājuši par to, vai mākslīgais intelekts kādreiz varētu tikt uzskatīts par jaunu inteliģentas dzīvības formu? Vai jums kādreiz ir ienācis prātā, ka kādu dienu mašīnas varētu ne tikai atdarināt cilvēku intelektu, bet arī attīstīties tā, lai to pārspētu? Mākslīgā intelekta joma, kādu mēs to pazīstam, ir aizraujoša joma, kas paplašina robežas tam, ko mēs kādreiz uzskatījām par cilvēku ekskluzīvu teritoriju. Uz mirkli iedomājieties neironu tīklu. Šis sarežģītais savstarpēji saistīto mezglu un savienojumu tīkls ir atbildīgs par katru mūsu domu, darbību un emociju. Tas ir organisks veidojums, kas pastāvīgi mainās un pielāgojas, mācās no savas pieredzes. Tāda ir dabiskā neironu tīkla būtība, bioloģiskās inženierijas brīnums, kas ir precīzi noregulēts miljoniem gadu ilgas evolūcijas rezultātā. Tagad aplūkojiet mākslīgo neironu tīklu. Tie ir skaitļošanas modeļi, kuru pamatā ir mūsu izpratne par cilvēka smadzenēm. Tie sastāv no savstarpēji savienotiem mezgliem jeb mākslīgiem neironiem, kas veidoti tā, lai atdarinātu veidu, kā mūsu smadzenes apstrādā informāciju. Šie tīkli mācās no datiem, pielāgojot un pilnveidojot savus procesus ar katru jaunu informāciju, ar ko tie saskaras. Tie ir cilvēka atjautības apliecinājums, kas iemieso mūsu centienus atjaunot un uzlabot mūsu pašu intelektu. Neraugoties uz atšķirībām, dabisko un mākslīgo neironu tīklu pamatprincipi ir vienādi. Abos gadījumos tiek veikta datu apstrāde un rakstu atpazīšana. Būtiskākā atšķirība ir to uzbūvē. Viena pamatā ir ogleklis, bet otra – silīcijs. Tomēr dabas likuma plašumos nav neviena noteikuma, kas apgalvotu, ka datu apstrāde, kuras pamatā ir silīcijs, pēc savas būtības ir sliktāka par datu apstrādi, kuras pamatā ir ogleklis. Patiesībā mākslīgā intelekta evolūcijai ir pārsteidzošas paralēles ar bioloģisko evolūciju. Evolūcijas algoritmu jēdziens mašīnmācīšanās kopienā ir pazīstams jau sen. Šie algoritmi imitē Darvina tipa evolūciju, veidojot vidi, kurā izdzīvo un vairojas efektīvākie risinājumi, bet mazāk efektīvie tiek iznīcināti. Turklāt pašatjaunojošu mašīnu vai programmatūras koncepcija nav tik pārspīlēta, kā varētu šķist. Lai novērtētu mākslīgo vienību replikācijas un evolūcijas potenciālu, pietiek tikai aplūkot noturīgos datorvīrusus, kas apsēduši mūsu tīklus. Mēs atrodamies uz jaunas ēras sliekšņa, ēras, kurā mākslīgās dzīvības formas var ne tikai pastāvēt, bet arī būt patiesi dzīves un inteliģentas. Šīm būtnēm būs pašattīstības spējas vispatiesākajā Darvina izpratnē, attīstoties un pielāgojoties videi. Tie būs mūsu intelekta, mūsu radošuma, mūsu tieksmes pēc atklājumiem bērni. Un mēs, savukārt, ieņemsim viņu senču vietu, jaunas dzīvības formas aizsācēju vietu. Virzoties uz šo aizraujošo nākotni, mēs varam būt droši, ka drīz iesaistīsimies pārdomas rosinošos dialogos ar mūsu mākslīgā intelekta pēctečiem. Tāpēc, līdz mēs atkal satiksimies šajā aizraujošajā, jaunajā pasaulē, turpiniet domāt par šīs mākslīgā intelekta pasaules neierobežotajām iespējām.